Janvāris ir klāt, un vecākiem, kuru bērni sāk skolas gaitas 1. klasē, laiks ir padomāt, uz kuru skolu pieteikt viņu mācībām. 2016. un 17. mācību gadā 1. klasē mācīsies 2009. gadā dzimušie bērni. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi arī 1 gadu agrāk vai 1 gadu vēlāk. Nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 2016. gada 1. februārī 2008. Man ir liels lūgums vecākiem pirms pieņemt lēmumu, kurā skolā bērns mācīsies, tomēr iepazīties ar skolas piedāvātajiem izglītības un interešu izglītības programmām, iepazīties ar skolas mājaslapu, ar skolas iekšējās kārtības noteikumu un darba režīmu un izvērtēt, vai tiešām šī izvēlētā skola atbilst ģimenes gaidām un vajadzībām un arī bērna ārpus skolas interesēm un nodarbībām. Reģistrācija ilgs līdz 2016. gada 29. februāra 2016. Arī šoreiz vecāki varēs reģistrēt nākamo pirmklasnieku gan klātienē izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu, gan arī iesūtot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tam pievienojot šādu dokumentu kopijas. Bērna dzimšanas apliecība, vecāka personību apliecinošs dokuments. Tiks saglabāta arī kārtība, ka bērnu kā nākamo pirmklasnieku var reģistrēt tikai vienā izglītības iestādē. Veicot 1. klašu komplektāciju, vispirms tiek dotas priekšrocības bērniem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas, otrkārt priekšrocības saņem izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni. Jaunajam mācību gadam ir jauna priekšrocība, kas attiecas uz attiecīgajai izglītības iestādē ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušiem pilsētas bērniem. Šogad ir parādījusies jaunā priekšrocība, kura nosaka iespēju bērnam iestāties tajā skolā, kura viņam ir ģeogrāfiski tuvāka dzīves vietai. Proti ir arī izņēmumi, un izņēmums ir Daugavpils Krievu vidusskola licejs, Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils poļu gimnāzija, logopēdiskā internāta pamatskola un 1. speciālā skola, jo visām šīm skolām ir specifiskas programmas. Ja augstāk minētās priekšrocības netiek izmantotas līdz šī gada 29. februārim, tās tiek zaudētas. Nē vēlāk kā līdz šī gada 15. martam vecāki no skolas saņems rakstisku paziņojumu par uzņemšanu 1. klasē rezultātiem.